Čau visiem! Šodien pirmdienas vakars, mums brīvdiena. Vakar spēlējām SOP turnīru. Pirmo. Tev arī pirmais? Nu, man bija pirmais, jā. Jūs traucies? Nu, biju satraucies, jā. Nu, visi jau principā zina, ka mēs izskatām, bet tomēr ir tā interesē, kā izskatām. Tad jaunais stāsti. Kas tad īsti notika? Nu, pēc pusdienu vai vakarī pārtraukuma man tas steks bija jau praktiski 2 vidējie, gandrīz. Un viņš bija tāds, ka jau praktiski varēja mierīgi pāriet uz otro dienu viņu, kā mēs beigās jau paši skatījāmies. Nu jā, tas būtu gandrīz vidējais bijis, nedaudz zem, bet nu, bija ļoti labs steks jau. Un, tā spēle jau uz tām dienas beigām pārvērtās praktiski tādā pushbot stratēģijā, jo ieslēdzās tāds nedaudz turbo režīms, tur tas 7., 8. līmenis. Jā, tur momentā kaut kā no puslīdz normāli, tā staka tur tīri aizgāja pushbots. Jā, tie blindi un tas pats. Tad tā spēle bija baigi vienkāršā, tur kāds reizot un principā lielākai daļai jau rereizes bija jau praktiski all-ins pārsvarā, bet nu, bija daži lielāki steki, kas varēja atļauties arī kaut ko vēl nokolot un izmest. Praktiski tas bija pushbots, kur es savu steku praktiski pazaudēju preflopā izliekoties 3 reizes un pazaudējot 60-40. 2 reizes 60-40 un 1 reizi 50-50. Tas lielākais sviests atgadījās vispār pilnīgi nereālā partijā, ko es savā mūžā vispār pieredzējis nebija, jo es biju tikko vinējis vienu mazu izspēli. Man bija steks kaut kur uz to brīdi 11,000, pie blindiem 200-400, un es no vidas pozīcijas, man bija Dūskungs offsūtā, ieliku it kā tādu ļoti brutālu all-inu, liekot domāt, ka nu, teiksim, es šajā nākamajā izspēlē tieši jau to daru vairs ne ar tik stipru roku. Un mani vienkārši nošokēja, praktiski visus pie galda nošokēja viens Kitajos 20-gadīgs ķīnietis, kuram vienkārši bija smadzenes apgriezušās otrādi, saskaitīja savus 6,000 žetoniņu un nokoloja man all-inu. Visiem par pārsteigumu viņš uzreiz apgriez 2,6. Sūtedi. Pie galda iestājās vienkārši klusums, vēl pirms tam vispār nebija galds atvērts, jo neviens nespēja noticēt, kas ir noticis. Un tas džeks nebija tāds, ka viņš, teiksim, mēs viņu nospēlējām pusotru stundu pie galda, un viņš tur nekāds tāds mega brīnums nerādīja, vairāk vai mazāk visu darīja adekvāti. Nu, atklāt sakot, neviens arī pie galda viņam neuzprasīja, what the fuck, kas notika, bet nu... Jā, laikam lieki piebilst, ka tu šo izspēli. Jā, zaudēju, flopā iznāca dūzes, es jau biju, praktiski es biju jau stresā, jau flopā jau flashdevs parādījās, nestoties, ka man tas dūzes iznāca, un, protams, riverā viņš aizvērās, un tad es paliku ļoti mazs jau, tad 10 minūtes pirms pirmās dienas beigām es veiksmīgi no katras bitblēnas. Nu, iepušoju 27 un uz blēniem 2 nokoloju un arī to koinu es zaudēju. Tā kā tā. Nu, jā. Un tad tu pienāci pie manis pēc tam 10 minūtes pirms beigām, teici, ka pagaidīšot. 10 minūtes pagaidīšu? Nu jā, 5 minūtes mierīgi nospēlēju. Man jau tas staks patiesībā bija mazs, man bija palikuši 10,500. Nu, vidējais tajā mirklī jau bija kaut kāds 17-18 varētu būt. Jā. Nu, un ņemot vērā, ka blindi bija 300-600 un anti 75, kas veido paplu vēl 750. Nu jā, un man taisni uz lielā blinda ienāca tūzes skalps. Nu, opus salījuši early position atklājās ar reisi 1600. Pārien nometās, nu, it kā no vienas puses loģiski ir ielikt vienkārši all-in un iziet uz koinu. Mēs jau spriedām, ka Opus to darīs diezgan tādu spēcīgu range. Tas, ka viņš neizmetīs uz manu all-inu, bija diezgan skaidrs. Un it kā izdomāju, ka baigi izdevīgi man būtu nokolot to 1000 pielikt klāt. Jo it kā tas 1000 pa lielāk tur neko nemainīt, ja arī zaudētu. Jā, es tev arī tur piekrītu. Nu jā. Tas pareizākais lēmums. Nu, tu izdarīji to call, un galdā atvērās kungs 9-5. It kā bija flash draw. Es nočikoju,
Ops ar nočukoju, kas man patiesībā deva ļoti skaidru signālu, ka viņam tas top vāris nav. Jo parasti vienmēr, ja viņam bija vismaz top vāris vai kaut kas spēcīgāks, viņš taisīja sību, tas bija pilnīgi ievērots. Un turnā nenoturējās, gribējās tos čipus savākt, un tad turnā ieliku puspotu kaut kā 2,3 tūkstošus. Palika kāds 6 numurs. No jā, man palika 6,1. Viņš ilgi domāja patiesībā, nokauloja. Riverī atkal blanks. Un patiesībā turnā bija vēl viens flash draw, tā kā senāk bija dubultais flash draw. Tad Riverī tas blanks, un es vienkārši paņēmu iespamēju Olvinā. Jā, pie tādas līnijas spēlējot, tas bija jādara. Varēja, teiksim, atdot, bet viņš tiešām ilgi domāja, ka tas minūtes 5 tur patiesībā pārējie jau tur jau sāka nervozēt. Cik tad ilgi jau jābeidz spēlēt praktiski. Un beigās nokoloja. Parādīja 10. Turiet tīkši par mums nākamajos turnīros. Un būs mums vairāk veiksmes, būs vairāk pozitīvu emociju. Uzvarēs garša. Un aprocīts. Vai? Hai.